salonā izliktiem pirtējiem. Nu, tā es sargā mūsu piekrasts no turkiem. Pasties kā tie. Pasēc, cik dziļš ir? Noteikti, ka dziļš. Tom viņam tā bultiņa iet tā. Tur tā pilsēta arī ir. Šitin lejā. Un tā. Te ir upe. Īstāst vēlreiz, kas mums tur riktīgi bija? Nu, bija tā, ka mēs atbraucām te līdz šejienei un konstatējām, ka tālāk ceļa nav. Toms iedomājies, ka ir. Un bultiņa rāda tajā virzienā, kur te redz, kā ir ūdens. Par atpakaļ ceļu, jā, un tur ir tāds kaut kāds 250 apmēram tā uz ātro uzmetot, lai atbraukt riņķī pa to upi, tur tālāk it kā tilts ir. Bet, nu, tā ir kā ir. Būtu vasara, tad jā, varbūt būtu forši, bet tagad nav diezko patīkami, tāds drēgnis un nemīlīgs mīgli. Mājās ar tā kā gribās braukt? Nopietni gribās, jā. Nevis vēl 4-5 stundas. Jā. Kas noskaņojums? Nu, bet ko gaida? Eidaliks. Ko gaidīs? Es esmu intervijas sunas piesējies. There is many foods outside. Ko tu ēdī saka par šito gājienu? Nu, viss kārtībā. Drusiņi vēlāk varbūt būsim Latvijā, bet nu... Varbūt tavs draugs, kurš Rumānijā tev teica, ka šis ceļš ir sūdīgs, tad es to arī biju domājis, tā kā, nu. Nē, ja mēs būtu no Konstants braukuši uz to brailu pat citu ceļu, būtu ātrāk. Tad pildīgi taisnība, tad būtu ātrāk. Nu jā, to arī man teica. Kas tas? Nē, viņš pastāst, ka tu nesaproti, un tu pierakst vēl vienu nulli klāt. Ja tu vēl tā ar naudu labi? Jā. Ja tu brīnies, šitā daudz. Ok. Gata, aizpēc priekšā. Zato mēs pirmie tiksim no tā plāna. Viņš man uzrakstīja 320, un varbūt es tiešām kaut ko nesapratu, varbūt mēģināju apkāst. Tad beigās uzpiršīja 10 eiro, un tagad cenās 35 lejas, tā jau varētu arī būt 10 eiro apmēram. Toms visu rāda, ka vajag, tad viņš ir tagad saprats, kad ir prāmis arī kaut kur. Mēs esam tagad Ukrainā un
šeit visur ir līdzenumi, nav vairs kalnu. Var kāpt ārā fotografēt līdzenumus, pēc kā mēs esam sailgojušies. Beidzot esmu nokāpis no stūrēšanas. Ceļi bija vienkārši briesmīgi, cevišķi pa nakti. Ir tā, ka tu brauc un priekšā šitādas bedres, naturāli nepārspīlēji. Cevišķi tajā vienā pilsētā tur bija tāds bruģīts, un ritīgie trampolini un akas ir 20 cm maz dziļumā iekšā. Un tā jau pagaidām veiksmīgi. Nekas nav nolūzis, nekas nav saplīsis. Jātiek ārā no šīs valsts ātrāk. Spoļiem baznīcas smuki. Policisti brauc ar Opeļiem, netraferētiem. Tagad viņi mūs eskortē uz bankomātu. Brauksim pēc 200 zlotiem, pārkāpām noteikumus. Ja nedabūsim 200 zlotus bankomātā, tad mūsu šoferīt Intu aizturēs. Nu tāda izskatās kvīts. Par apmēram 50 eiro, jeb 200 poļu zlotiem. To es samaksāju par apdzīšanu. Tā īsti nesapratu, kurā vietā es tur nepareizi apdzinu. Bet policisti īstenībā sakarīgi parunājām, pakļāpājām, izstāstīja, ka Grieķijā plus 20. Viņi teica, izprasīja ar kādām mašīnām Latvijā policisti brauc. Arī viņam likās, ka Subaru netraferēts ir. Nu tā, jauki. Teica, beigās laimīgi ceļi, brauciet uzmanīgi. Viss tā kā vajag. Nu, es tik labi nesapratu, ko es pārkāpu. Es sapratu, ka gons ir nestrēdis. Jā, lai ārā, kamēr nav sasalis. Jā, atkausē. Mēs varam reizē. Daugava. Vēl vienu roku. Atvedām Latvijai visādus labumus, lai viņai labāk iet, un tagad mēs noteikti zināsim, ka Daugava ietek vēl 4 jūrās. Man ir... Kāda jūra man ir? Šķiet, kā Adrijas. Adrijas jūra. Tev kāda ir? Melnā. Jonijas jūra. Egejs. Aiziet. Nu tad, Lai tak, lai tā. kausējam vaļā. Viņš zemīt arī. No tā, misija izpildīt. Jā.